sadarbojas ar tādiem klientiem, kā sistēma integrātori, tie, kas apkalpo nodrošina servisu. Ir OEM klienti, kas iekārto ražotāju klienti, un, protams, tie ir industriāli, pārsvarā ir rūpnīcas. Sāksim mūsu pārskatu pa produktiem. Principā par tiem produktiem, kas ir atkal attiecas uz to industriju, tas ir vairāk arī pielietojums industriāla ziņa, tas ir iekārtas rūpnīcas, ja, un tas, kas saistīts arī ar automatizāciju. Principā Schneiderim ir ļoti liels klāsts no tiem produktiem. Ar to mēs arī varam atšķirties no citiem ražotājiem. Tas ir ar mūsu sortimentu un ar mūsu plašu produktu piedāvājumu. Tas ir motora automāti, tas ir kontroles relē, pogas, sensori, frekvenču pārvadota miksas palaišanas iekārtas un barošanas bloki. Sāksim no kontaktoriem. Principā, lai nodrošinātu tiešu motora palaišanu un aizsardzību, mēs pielietojam motora automātus. Motora automāts atšķirība ir tāda no tā modulāra automāta, ka viņam ir iebūvēta siltuma aizsardzība, kuru mēs varam pieregulēt atbilstoši nominālai strāvai tieši atbilstoši motora jaudai. Motora automātu mums ir uz tam bildi, mēs redzam GV2, GV3 un kompakt. Kā izvēlēties pareizi motora automātu? Motora automātu pirmkārt pārsvarā izvēlamies pēc ampēriem. Līdz ar to ir kilovati, bet ļoti svarīgi saprast, cik patērē konkrēts dzinējs. Līdz ar to mums ir piedāvājuma ir GV2 motora automāti, kuram ir termo atslēdze. Un to termo atslēdzi mēs varam precīzi pieregulēt nominālai strāvai. Visi tie motora automāti nodrošina, protams, ir aizsardzību pret izslēguma. Mūsu piedāvājuma no motora automātiem ir GV2 līdz 15 kW, GV3 līdz 80 ampēram vai 37 kW. Un virs 80 ampēram 37 kW mūsu rekomendācija, protams, ka ir cits sortiments, ir GV4, GV5 motora automāti, bet mūsu rekomendācija likt NSX motora automātu, jo viņam ir aizsardzība pret asimetru, kas ir ļoti svarīgi motoru. Lai nodrošinātu gan siltumu, gan pret izslēgumu, gan plus viņam klāt NSX motora automātam ir asimetrija. Sergejs, ļoti atvainojos. Man klienti raksta, ka viņi nedzird. Vai viss kārtībā, vai jūs dzirdat visu? Man viens klients atrakstīja, ka nevar neko dzirdēt. Es ļoti labi dzirdu. Es it kā arī, bet man viens klients raksta, ka viņš nedzird. Pārējie dzird, viss kārtībā? Varbūt uzrakstiet čata, ja kāds tur kaut ko. Mārtiņa, Santa, varbūt jūs varat pateikt, vai jūs dzirdat? Ja dzirdat, tad viss kārtībā, tad es sazināšu tikai ar šo vienu klientu, kurš nedzird. Jā, es dzirdu. Viņam kaut kādas. Jā? Tad turpināt. Atvainojos, tad es sazināšu ar šo atsevišķu klientu. Ok, turpinām. Paldies. Tas vēlreiz atkārtošos arī, ka motora aizsardzība ir primāra aizsardzība un kas ir ļoti svarīga. Tas ir izslēgums un termo vai siltuma aizsardzība, ko nodrošina motora automāti. Mūsu sortimentā tas ir GV2 līdz 15 kW, GV3 un kompakt NSX. Atšķirība kompakt NSX tas ir pēc strāvas, tā kā mēs izvēlamies virs 80 ampēriem. Un kompakt NSX ir papildus, ir asimetrijas aizsardzība, kas ir ļoti svarīgi motoram, kad pazūd viena fāze, pēc neilga laika motors var izdegt. Ja. Un tā līdz ar to ir tie GV2 un GV3 ir atšķiras ar to, ka viņam tikai siltuma aizsardzība un aizsardzība pret izslēgumiem. Motora vadībai mēs izmantojam kontaktorus. Kā pareizi izvēlēties kontaktoru? Tas ir, protams, ir primārais kilovati, bet, teiksim, tā kā primārais un ļoti svarīgi saprast arī, cik ir nomināla strāva konkrētam motoram.
jo var neatbilst reāli tabulī, kas parasti ir uzdots katram motoram vislabāk skatīties no šiltes, vai izvēlēties tieši ir kontaktoru kilovati, bet ņemt vērā arī ampērus. Mūsu piedāvājumā visam kontaktoram, gan K, gan D, gan F tipa, AC3 strāva, tieši asinhrona motora strāva, ir mūsu koda apzīmējuma. Tas varētu būt LCK modeli, tur mēs redzam ciparuņus paši sākuma 06, 09, 12, tas atbilstoši ir ampēram AC3, CD, LC1D kontaktoram, tas pats mums arī ir apzīmējums, kur ir AC3 strāva norādīta paša koda, tas ir 9, 12, 18, 25, 32, 38, varētu būt 150, tas ir nozīmē, ka tas mums ir AC3 strāva. Kā izreķināt pareizi tos kilovatus uz ampēram, aptuveni no dzīves, ņem kilovatus reizes 2, rupi sakot, un sanāk mums ir ampēri. Ja tas ir 4 kilovati, tas aptuveni 9 ampēri, 5,5 kilovati, tas ir 12 ampēri. Mūsu piedāvājumi LC1K kontaktoru, viņi maza gabarīti, tā kā mini kontaktori ir pieejami tikai līdz 5,5 kW, bet LC1K modelim ir jāizvēlas papildu kontakts vai normāls iet vai normāls vaļā. LC1D kontaktoram, tas ir Schneider Electric ir priekšrocība ir tāda, ka, ja mēs salīdzinām ar citiem ražotājiem, ka ir iebūvēts ar papildus kontakts 1NO, 1NC. Tas nozīmē, ka gala klientam vai citam, teiksim, kas ir pieprasījis to produktu, ir atkrita vajadzība pēc papildus kontaktiem. Cik man ir informācija ar ABB, pieņemsim, ja mēs ņemam ABB kontaktorus, viņiem ir apzīmējums A9, 30, 10, kur A9 tas ir arī tāpat, kā mums ir ampēri, tas ir 4 kW, tālāk 30, 3NO, un 10 pēdējais, tas ir 1NO, vai mēs izvēlamies, ja mūsu gadījumā Schneider kontaktori mums ir tā priekšrocība. Plus vēl klāt priekšrocība ir tāda, ka mēs ražojam kontaktorus līdz 18,5 kW ar minimālu patēriņa spoli 24 līdzstravas, kura patēri ir tikai 100 mAh. Tas nozīmē, ka pie PLC, kam ir tranzistora izēja, mēs varam patieši slēgt kontaktorus, neizmantojot starprelējus. D kontaktoriem uz 115, uz 55 kW un 75 kW ir papildus opcija. Mēs varam ar laiku nemainīt kontaktoru, bet atsevišķi nomainīt spēka kontaktgrupas. Un uz lielam jaudam RF kontaktoram tāpat ir iespēja pasūtīt atsevišķi spēka kontaktus. Pie kontaktora izvēles ir svarīgs moments, ir izvēlētas, protams, ir spoles spriegumu. Standarta spoles sprieguma, tas ir, kas ir automatizācijas visādas sistēmas, tas ir 24 līdzstrāva, kā arī var satikt 24 mainstrāvu. Celtņos un pacelšanas tehnika, tas ir visvairāk 42, 48 volti, un var, kas saka, redzēt 110, 230 un 400 voltu spoles. Tas mums ir gan kontaktori uz vietas ar tieši atbilstošas spoles spriegumu, var arī nopirkt kontaktoru, ja gadījumā spoles spriegums atšķiras, tad mēs varam piepirkt klāt spole atsevišķi ar nepieciešamu spriegumu, un tas spoles nomaiņa aizņem aptuveni 2 minūtes, lai nomainītu esošu spoli uz citu spriegumu spoli, bet to nevar izdarīt līdzstrāvas kontaktorim. Mēs varam mainīt tikai mainstrāvu uz mainstrāvu. Tālāk ir opcija motora aizsardzībai termorelē. Termorelē atšķiras no motora automāti no tā, ka viņam nav aizsardzība pret izslēguma. Termorelēm ir tikai siltuma aizsardzība. Tas nozīmē, ka pārsniedzot nominālu strāvu termorelēs, gaidot
atbilstoši pēc līknes to laiku atslēdz motoru. Kāda ir atšķirība ar termorelējiem un motora automātiem? Termorelējs, viņš pats pa sevi neatslēdz motoru, viņam ir vadības kontakti, ar kuriem mēs vadām spoli, un līdz ar to termorelējs ir atslēdz kontaktoru. Ar motora automātu, ja mēs liekam, motora automāts gadījumā, ja pārslēdze vai izslēgums, tad viņš atslēdzas, un personālam ir jāskrien un jāskatās, kas notika konkrēti ar motoru, un tā ar roku ir jāizslēdz. Termorelējiem ir autoresets vai autorežims, ko pēc konkrēta laika viņš var palaist atkal to pašu motoru, ja padota start komanda. Papildus pie kontaktora motora automāta mums ir jau kompleksa risinājumi. Tas ir tas produkts, ka Tezisu, tas ir motora automāts un kontaktors ir viena korpusa. Atšķirība ir ar kontroles vadības blokiem, ko mēs mainām. Atšķirība no funkcijām, vai ir papildus nepieciešama asimetrija, komunikācija. Ir gatavi zvaigznes trīsstūris komplektu, ko piedāvā jau salikta rūpnīca atbilstoši kilovatiem un atbilstoši motora jaudai. Jau ir gatavi, bet principā mēs uz vietas turam atsevišķi kontaktorus, atsevišķi motora automātus, atsevišķi zvaigznes trīsstūra pneumatiska laika relojus, ko mēs piedāvājam pa konkurētspējīgu cenu. Ir arī motora automāti un kontaktoru viena korpusa. Jau gatavi ir kārba, ko var pielikt klāt pie sienas, pieņemsim, ja palaist kaut kādu nelielu motoru. Mēs varam nodrošināt arī jau gatavu risinājumu, bet tur ir jāatcerās, ka ja mēs izvēlamies kontaktoru jau gatava kārba, tā mums nepieciešams ir atsevišķi termorelējs. Jautājumi par kontaktoru, motora automātu un termorelējiem. Nākošais ir mikstas palaišanas iekārtas. Schneiders piedāvā mikstas palaišanas iekārtas, kad izmanto, tā kā saucamie softstarteri, kad izmanto mikstas palaišanas iekārtas, jeb softstarterus. Izmanto 3 gadījumus. Pirmais, lai samazinātu sprieguma kritumu stiklā, lai samazinātu palaišanas strāvu. Un trešais, lai mehaniski mums ir neatļauts strauja palaišana vai vajag, kā saka, lēnam palaist konkrētu mehānismu. Tas varētu būt, ja gadījumā, ja strauja palaišana, tas mēs varam paraut sīksnu, vai tas varētu mehānisms, kuru nedrīkst atkal strauja palaist. Tad mēs izmantojam mikstas palaišanas iekārtas, jeb softstarterus. Izvēle tāpat notiek pēc ampērim, pārsvarā kilovati plus ampēri, bet vienmēr ir, kā es atgādināšos, ir jāskatās kilovatus un obligāti ir jāskatās tieši konkrētu strāvu. Piedāvājumā mums ir ATS 01 softstarti. Tas ir divfāžu softstarti, kurim vadība notiek pa 2 fāzēm. Viena fāze nāk pa tiešu, un viņam nav aizsardzības, līdz ar to mums ir vajadzīgs motora automāts, par ko es iepriekš minēju, lai aizsargātu motoru pret izslēguma un pārslodzes. TATS 01 softstartiem, viņam nepatīk īpaši smaga bremzēšana un smaga palaišana. Līdz ar to mums ir 2 modeļi ATS 22 un ATS 48, kuri neveic aprēķinu pēc sprieguma, ko nodrošina 01 Altistarti. Viņi aprēķina pēc momenta. Ar Altistartu 01 vēl ir ražotāji tādi kā ABB un Siemens, kuri ražo arī divfāžu softstarterus, kuram arī nav iebūvēta aizsardzība un vēl klāt nepieciešams motora automāts. Un gadījumā ļoti bieži, ja notiek izslēgums, tad izdeg parasti Altistart arī 01 kopā ar motora automāts atslēdzas, bet tie softstarti viņi parasti nevar paspēt apstādināt zinējumu.
22. Altistārs un 48. Viņi ir paredzēti smagai slodzī. 22. Altistārta viņam ir iebūvēts bypass kontaktors. 48. ir iebūvēta kaskada palaišana. Tas nozīmē, ka ar vienu softstartu mēs varam palaist vairākus motorus. Tas nozīmē, ka viņš palaiž vienu motoru. Mums ir vienīgais jāuztaisa schēma. No tās schēmas viņš arī pakāpeniski pieslēdz otru motoru, atkal tas pats notiek palaišana, pēc tam trešu motoru un ceturto. Bet nevajadzētu būt lielai jaudas izkliedei. Altistārs 22 atšķirība no 48. Viņam ir iebūvēts jau bypass kontaktors. Atgādināšu, ka bypass kontaktoru liek tikai, lai samazinātu siltuma atdevi skapjos. 48. nav tādas iespējas, tad līdz ar to vai likt bypass vai motors strādā caur softstartu. Protams, vēl papildus konfigurācija 48. un 28. softstartam mēs piedāvājam programmatūru SoulMove, kuri ir bezmaksas, var atrast mūsu websaita. Tikai nepieciešams iegādāties ir programmēšanas kabelis. Un 48. ir atšķirība ar to, ka viņam ir 22. nav tādas opcijas kā dinamiskā bremzēšana. 48. ir ļoti labs pielietojums bija kā zāģis vai pārvietošana tas celtnim. Viņam ir 48. ir dinamiska bremzēšana, ko var aizvietot elektriskas bremzes daudziem mehānismiem. Palaišanas un bremzēšanas laiku, protams, ir regulējis abus veidus, bet ir jāskatās tieši atkal ir izvēle, kas ir pa mehānismu, tas ir sūknis, konvejers un vai ventilators. Ja, un līdz ar to mēs varam atbilstoši piemeklēt klienta vajadzībām atbilstošu produktu. Frekvenču pārveidotāji. Schneider Electric piedāvā ļoti plašu klāstu no frekvenču pārveidotājiem. Lai regulētu, kam ir paredzēta frekvenču pārveidotāja, lai regulētu apgriezienus motoram. Piedāvājuma klāsta mums arī ir dažādi modeļi, bet kā izvēlēties. Pirmkārt, kad prasa frekvenču pārveidotāja, ir jāsaprot, kas tas ir pa slodzi, vai tas ir preses smaga palaišana, tas ir konvejers, vai tas ir ventilators, vai tas ir sūknis. Jo mēs piedāvājam katram pielietojumam savu atbilstošu modeli. Un kas te ir? Altivārs 12 ir vienfāzīgs produkts, pienāk viena fāze 230, iziet 3 pa 230. Aplikācijas ir vienkāršas, produkts ir universāls, var izmantot gan sūkni, ventilators, konvejeram, bet iziet viņam ir 3 fāzes pa 230. Tas nozīmē, ja ir motoram uzrakstīts uz šiltis 230 400 volti, zvaigzne 3 stūris, tad mēs 3 stūri varam slikt to Altivāru 12 pie konkrēta motora, ja atļauj tehniskas īpašības. Altivāru 320. Pielietojums. Tāpat universāls frekvenču pārveidotājs, bet maksimāla jauda līdz 15 kW. Pielietojums sūkņi, ventilators, konvejers, bet nav vēlams pielietot smagai slodzi. Pieņemsim, ja mums ir pacelšanas tehnika, tad mums ir labāk izvēlēties ar citu modeli, par ko es pastāstīšu vēlāk. 12 un 320 ir universāls pielietojums un pieejami ir visi ar mūsu noliktava. Altivāru 212 ir speciālais frekvenču pārveidotājs sūkņiem un ventilatoriem, bet viņš ir pamazām, mums ir tāds produkts, kur tieši ir nepieciešams ir komunikācija BACnet un tieši ir BMS komunikācija. Ja ir iespēja, mēs rekomendējam ņemt vai 320 vai 340 frekvenču pārveidotāju. Altivārs 340 ir maksimāla jauda 75 kW, pielietojums konvejers, prese,
paredzēts ir smagai pielietošanai. Ja jūs zināt, mums iepriekš bija Altevara 71, tad viņi pamazām jau ir nomainīti uz 340. Paredzēts tieši smagi slodzi, un vislabākais pielietojums tas ir konvejers, tas varētu būt prese, tas varētu būt pacelšanas tehnika, maina vīra režīms. Bet atkal atšķirība no aplikācijas mums ir nepieciešams izvēlēties, vai ir vajadzīga drosele ievada, vai vajag bremzēšanas pretestība, vai ir nepildības droseles motoram, ja ir liels attālums. 340 ir maksimālais attālums līdz motoram, ja ir ekranēs kābelis 150 metri, ja ir neekranēs ir 300 metri. Altevārs 900 un 600. 900 un 600 sērija ir līdzīga 340, bet viņam ir tieši specifisks pielietojums. Altevārs 600 tikai sūkņam un ventilatorums, Altevārs 900 paredzēts tikai pārsvarā ir pacelšanas tehnika, konvejeram, presi, bet nav sūkņam un ventilatoriem. Jaudas diapazons no 0,37 līdz 800 kW, un ir papildus opcijas. 600 tas ir sūkņu vadības opcijas, 900 Altevāram ir iebūvēts enkoders, tā kā nav nepieciešama papildus enkodera plāte. No frekvenču pārvadotājiem ir jau gatavi risinājumi, tas nozīmē, kā mēs varam pieprasīt un dabūt arī IP klasi. Tas ir vai IP55 vai IP21 gatava izpildījuma. Un, lai sakonfigurētu frekvenču pārveidotājus, mums ir pieejams tāpat, kā es iepriekš stāstīju, SOLMU programmatūra, ko mēs varam viegli ar datora palīdzību ieprogrammēt visus iestatījumus, un plus mēs saņēmam visus iestatījumus saglabātus datoru. Gadījumā, ja ar frekvenču pārveidotāju kaut kas notiek, ļoti ērti iegādāties citu frekvenču pārveidotāju un ņemot vērā, ka jums ir saglabāta visa iestatījuma, tad mēs varam vienkārši ieladēt jaunā produktā. Plus vēl klāt, protams, ir, ja jums ir pieprasījumi specifiski pēc frekvenču pārveidotājiem, varat griezties, jo mums ir jāsaprot, vajag droseles, vajag bremzēšanas pretestības, vajag motora droseles. Jo man vakardien prasīja viens klients frekvenču pārveidotāju ventilatoriem, un mēs varam izmantot frekvenču pārveidotāju, lai vadītu paralēli vairākus motorus, bet, lai to saprastu, mums ir jāsaprot kopējais garums katram motoram, un viss ir jāsaliek, jāsasuma kopā, un tad mums ir jāsaprot, vai mums ir jāliek drosele vai nevajadzīga drosele. Plus, ja tās ir pacelšanas tehnika, tad mēs iesakām likt Altevārs 340, jo mēs varam piedāvāt trīs veida pretestības, vieglai, vidēji un smagai palaišanai un bremzēšanai. Un Altevārs 340 nodrošina arī tas pacelšanas tehnikai atbilstošas funkcijas. Komunikācijas, tagad visi pārējāt uz komunikāciju Ethernet pārsvarā, bet mūsu frekvenču pārveidotājiem Altevāra 320 ir iebūvēts Modbus un Canopen, 340 ir Modbus, bet ir iespēja papildus ielikt komunikācijas kartes, tas ir Profinet, Profibus, Canopen un Ethernet. Altevāra 900 un 600 jau ir iebūvēts Ethernets. Par sensoram. Schneider Electric ir vienīgais, godīgi teikšu, cik es tas strādāju, tas ir vienīgais ražotājs, kas ir piedāvā ļoti plašu sortimentu no sensora klāsta, vai no, pareizi saucas no angļu valodas, tātad detekcija, jo mūsu piedāvājuma ir galeslēdži, ir spiediena sensori, ir induktīvi devēji, optiskie, kapacitatīvi ultraskaņas.
Ar encoderu pašlaik mums ir aizķeršanas un problēmas tieši ar modeļiem, un pašlaik mēs laikam nepiedāvājam encoderus. No galaslēdžiem ir universāla izvēle. Uz vietas mums ir pārsvarā galaslēdži universāla sērija, kur korpus ir atsevišķi galaslēdžu galas, atsevišķi ir iespēja jau pasūtīt gatavu ar vadu. Ir arī specifiski galaslēdži smagiem apstākļiem. Protams, ka divas sērijas ir universāla un klasiskie atšķiras ar to, ka klasiskiem ir vairāk nostrādes cikli. Tas nozīmē, ka viņi ir smagus apstākļus ilgāk nostrādās, kā arī ir izvēle visādas galas atbilstoši klienta pieprasījumam. Ir arī specifiskie produkti galaslēdži, kas ir domāti ir celtņiem. Visējošākie ir galaslēdži krusta, kuram ir izmantojama pārsvara pārvietošanas celtņiem, lai ieslēgtu ātrumus vai ieslēgtu bremzēšanu un apstādinātu tieši motoru. Ir arī konvejera lentes galaslēdži, ir specifiski arī drošības galaslēdži, ko mēs izmantojam, lai nodrošinātu iekārtas atslēgšanu avarijas gadījumus. Induktīvie sensori. Induktīvie sensori ir paredzēti pārsvarā nostrādē uz metāla virsmu. Lai izvēlētos induktīva devēju, pirmkārt mums ir jāsaprot ir attālums, kāds ir nepieciešams, tas ir darbības zona. Pēc tam mums ir jāsaprot, kāds ir induktīva devēja ir diametrs, jo lielāk diametrs, lielāk darbības zona. Kas ir svarīgi ar konektoru bez konektora, vadības spriegumu ir 2 vadu uz 230, bet pārsvarā industrijā tas ir 24 volti. Un lielākā gadījuma, vairākus gadījumus, tas ir 24, izēja ir plus, normāli vaļēja. Bet to no klienta visu ir jānoskaidro, kādu tieši barošana un kāda ir izēja. Vai mums ir PNP izēja, tas nozīmē, ka sensors izdod plusu, vai mums ir NPN izēja, ka sensors izdod mīnusu. Un vai signāls normal open, tas nozīmē, kad pienāk materiāls, viņš saslēdzas, izdod impulsu. Ja mēs ņemam sensoru RNC, normal closed kontaktu, tas nozīmē, kad pienāk materiāls, mums ir signāls tieši pazūd tajā brīdī. No induktīviem sensoriem ir arī speciāla pielietojuma ar analogu izēju. Tas nozīmē, ka mēs varam 420 vai 0,10 volti signālu dabūt un kontrolēt distanci. Ir specifiski sensori ar pastiprinātu stāru. Ir arī sensori, kas ir uz nemetaliskam virsmam. Tas varētu būt, ja nav tīrs metāls, bet piemaisījumi. Optiskie dēvēji atšķiras ar to, ka viņi nostrādā no signāla no optiskā, no fotosignāla. Un tāpat izvēle ir jāsaprot, ir distance, jo optiskiem dēvējiem ir izvēle. Jāsaprot pirmkārt režīmu, kā sensors strādā, vai tas ir no priekšmēta ir atstarojams, vai tas ir raidītais uztverējs. Tas nozīmē, ka mums ir diviem jābūt sensorim. Viens ir raidītais, otrais ir uztverējs, trešais varētu būt optiski sensori ar atstarotāju. Vislabākais piemērs varētu būt, mēs redzam bieži uz tām ejam, kad uz tām kasēm, jebkura veikala, tas varētu būt Rīme vai Maxima, un notiek automātiska lente, kad nostrādā, un pie kasieres mēs redzam, ir sensors, var gadīties, es jau pats pamanīju, kad mums ir sensors raidītais uztverējs, divi nāk, ir arī ar atstarotāju priekšmets virzās,
un kad pārtrauc staru, tad notiek lentas apstāšanas. Tāpat sensoru ir jāizvēlas pēc sprieguma, vai tas ir 220 vai 24, visvairāk ir 24. Tāpat jāizvēlas, ir jāsaprot distance, vai tas ir 1, 2, 3 vai varbūt 15. Jā, tad jāizvēlas raidītais uztverējs. Un, protams, ir kontakti un relēja izēja, vai mēs izvēlamies tranzistoru izēju. Kā arī no optiskiem devējiem ir arī specifiska pielietojuma. Tas varētu būt kontrasta sensori, kuri atšķir marķējumus uz konkrēta materiāla. Tas varētu būt iepakošanas plēve, kur viņš redz marķējumu un tad nostrādā. Tas varētu būt rāmja tipa sensori, pārsvaru uz konvejeriem. Ja mums ir nepieciešams sensors ar backgroundu, tas nozīmē, ja mums ir spīdīga virsma, tad mēs izvēlamies speciālu sensoru ar backgroundu, kur viņš ar aizmugurē fonu, kur viņš ir samazinas krāsas ietekmi un nosaka to distanci uz konkrētu attālumu. Un varam redzēt, pieņemsim, tie mums ir kokapstrādes piemērs, kur mums ir stāv sensori. Viņa nāk ar analogo izēju, nāk materiāls, tie sensori nosaka materiāla biezumu, jo katram sensoram ir analoga izēja, tālāk mēs nolasam to uz PLC, un PLC, ja redz jau signāla svarstību, tad viņš nosaka, ka materiāls atbilstošam biezumam, ja, un tālāk var padot komandas vai operatoram, vai vienkārši tur, tā kā saka, noņemt to produktu. Kā arī piedāvājumi ir spiediena devēja. Spiediena devējs varam izvēlēties atbilstoši. Pirmais tas ir pats spiediena diapazons. Otrais mums ir jāsaprot arī temperatūru. Trešais mums ir jāsaprot, kāds ir šķidrums. Un varam izvēlēties vēl arī ar relēja izēju vai izvēlēties ar analoga. Vai arī ciparu, tīksim, mums ir komunikāciju sensori digitāli. Un sensoru pielietojums varbūt jūs jau redzējat, katram ir dzīvojama māja, kur ir tas sūknis, saucamās, cik saprotu, tā hidrofors. Ja? Un viņam tad tas veikalis pārdodas, cena viņam svarstās no 60 līdz 200 eiro, atbilstoši sūkņa jaudai. Un mēs visi redzam, tur ir spiediena sensors, kuram ir mehāniskie kontakti, sasniedzot viņš atslēdz spiedienu, spiediens krītas sistēmu, viņš atkal ieslēdz. Tas ir viens no mūsu arī piedāvājumiem. Piedāvājums par pogumu. Mūsu klāsta ir diezgan plašs atkal sortiments. Tas varētu būt metāla sērijas pogas XB4, XB5 un XB7. Tā ir pogas, ir paredzētas 22 mm diametra stiprinājums. Atšķirības ir ar XB7 Harmony. Tas ir monolīta sērija, kur ir iebūvētas kontaktgrupas. Un, ja mēs izvēlamies pogu, tad mēs jau nevaram nepielikt klāt kontaktus, atšķirībā no XB4, XB5. XB5 ir plasmasas, XB4 ir metāla sērija. Kontaktgrupas diodas viņiem visiem ir vienādas, atšķirība ir pamatne un galva. Pārsvarā industriālā klienti pielieto XB4 sēriju, jo pogas ir krietni izturīgāk nekā plasmasa. Kā arī mūsu klāsta ir XB6 sērija, tas no 8 līdz 16 mm, kad ir, varbūt jūs redzējat, ir operatora puls. Operatora puls ir kokapstrādes iekārta, tad viņiem ir vairākas pogas, un, lai salīgtas pogas ir neliela vieta. Mēs jau XB5, 22 mm un XB6 mēs nevaram salikt, tad mēs liekam 16 mm pogas un plus indikāciju. Ļoti kompakti un aizņem maz vietas.
Vēl papildus ir pieprasījumi un ir tās produkts, kā 30 mm pogas. Viņas ir domātas ļoti smagiem āriem apstākļiem, atšķiras ar lielu izturību. Un ir gan metāla, tāpat gan plasmasas sērija. Un vēl klāt ir tādi speciāli cam switch, tas ir slēdži ar savu diagrammu. Pieņemsim, tas varētu būt slēdzis ar zvaigzni 3 stūris palaišanas, tas var būt 5 pakāpjums, 6, 7 pakāpes ieslēgšanas. Un, kad mums ir nepieciešams vairākus stāvokļus saslēgt vairākus kontaktus, tad mēs, protams, izvēlamies ar cam slēdzi. No barošanas blokiem mums ir liels klāsts. Tas ir 5-voltīgi 12-24. Pārsvarā ejoši 24 barošanas bloki mums ir modulāri ABL-M1 līdz 2,5 un ir ABL-S1 līdz 20 amperiem barošanas bloki. Pārsvarā tas ir visejošākie ir 12 un 24 volti. Kā arī uz lielāku strāvu uz 40 amperiem mums ir ABL-8. Izvēle ir tāpat, ja mēs izvēlamies barošanas bloku pārsvarā, protams, tas ir izējas spriegums 24 un ļoti svarīgi saprast arī amperus, uz cik amperiem ir nepieciešams barošanas bloks. Un pēdējā laika ir liels pieprasījums pēc UPS sistēmas priekš 24 voltiem. Tas nozīmē, ka mēs liekam barošanas bloku 24 kontroles modeli plus baterija, un mums sanāk ir uz 24 uz kontroles ķēdēm neliela UPS. Tas nozīmē, ka mēs pie sprieguma pazušanas mēs nodrošinām 24 līdzstrāvu atbilstoši 10-20 minūtes, kā mēs varam izvēlēties, ir kataloga arī izvēles tabula. Kam ir interese, varam nosūtīt tabulu, un tad mums ir nepieciešams, lai jūs varbūt Natālija nosūtītu pieprasījumu, tad mēs nosūtīsim jums PDF failu. Kā izvēlēties un kas ir nepieciešams pēc konkrēta laika, lai to visu noturētu, nepārtraukti tīklā. Transformatori. Atšķirība no barošanas blokiem un transformatoru. Barošanas bloks samazina pārveidu un pārsvarā izdod līdzstrāvu transformatori. Viņi tikai samazina mainstrāvu uz mainstrāvu. Un tāpat arī nepieciešams saprast ir transformatora jauda. Mums ir pieejams līdz 2,5 volta ampēri. Un 12-24 izējas spriegumi 48, 115 vai 230 volti. Starprelē. Starprelē ir izvēle, ir ļoti liels sortiments, bet mums ir jāsaprot atkal ir viena kontaktgrupa, 2, 3 vai 4 kontaktgrupas, ir jāsaprot strāvu, cik ir jābūt komutācijas spējas tam konkrētam starprelējam. Un atbilstoši ir, tā kā mēs kā kontaktoram skatījāmies, tas ir vadības poles spriegums. No starprelējiem ir izvēle, ir RSB relēji, tas ir miniatūri, aizņem tikai 18 mm platumā. Atļauj 1-2 kontaktgrupas, ir pieejams RXM relēji, 2, 3 vai 4 kontaktgrupas un ir tāda spēja kā RUM relēji. Pēc komutācijas strāvas tāpat izvēlēs ir RSB, mums ir 8-12 ampēri, RXM tas ir 5, 10 un 12 ampēri un RUM tas ir 10 ampēri. Atbilstoši, ja mums ir produkts no konkurenti, mēs varam piemeklēt ar analogus ļoti daudzam Finder relējiem, ir tas pats arī Siemens relējiem un ABB relējiem, jo visi ražotāji praktiski ražo gandrīz vienādas kājas, vienādas pamatnes un ļoti bieži projektus mēs ieliekam mūsu alternatīvu.
Ir tas produkts, kā pusvadītāja kontroles relē, citi sauc vai bezkontakta relē. Kāpēc pielieto? Ļoti bieži mēs liekam starprelējus, lai komutētu gaisa vārstus, sildelementus, tas varētu kontaktorus likt. Un biežas komutācijas mums pieder kontakti. Tad mums ir tāda SSR vai pusvadītāja bezkontakta relē, citi sauc arī bezkontakta palaidēji, atbilstoši vadības spriegumam un spēka kontaktiem. Mēs varam arī piedāvāt un izskatīt iespēju ielikt pusvadītāju relē. Maksimāla jauda ir 125 ampēri, bet, lai izvēlētos, mums ir jāsaprot, kādu spēka ķēde konkrēts relējs mums komutē, vai tās ir 24 līdzstrāvas spēka kontakti, vai tās ir 400 volti. Un atbilstoši komutējumu vadības spriegumu, vai tās ir 24 vai 230 volti. Un, ja ir, protams, ir liela slodze, mums ir papildus ir radiatori, jo termorelējs, pusvadītāja relējs, viņš silst, no biežam ieslēgšanam un atslēgšanam. Un, lai viņu atdzesētu, mēs varam piedāvāt papildus tiem pusvadītāja relēm speciālis radiatorus, kas liekas aizmugurē. Kā arī piedāvājumi ir dažādi laika relē, kontroles relē un ir stundu skaitītāji, impulsa skaitītāji. No laika relēm ir jāsaprot, kādas opcijas, vai tās ir daudzfunkcionālas, kur mēs varam paši izvēlēties, vai tās ir uz ieslēgšanu, uz atslēgšanu, darbs pauza relēs. Vadības relē mums ir jāsaprot, vai tās ir aizsardzība tikai pret fāzes pazušanas, vai mums ir nepieciešams kontrolēt spriegumu konkrētajā diapazonā, vai tas ir vienfāzes tīkls vai trīsfāzes tīkls. Un ir papildus no tiem izvēlam no ZLEO count sērija, tas ir stundas skaitītāji, impulsa skaitītāji, un mums ir ļoti tāds interesants produkts, universāls skaitītājs, kuru var izmantot kā tahometru. Gadījumā, ja jums ir nepieciešams tahometru, mums ir piedāvājama universāls skaitītājs. Ir relējs, kuru var brīvi ieprogrammēt ar brīvu softu. Tas nozīmē, lai mums nelikt vairākus relējus un netaisīt speciālas vadības schēmas un domāt par komutāciju, kā, teiksim, padomju laikus taisīja vairāk relēju aizsardzība, taisa un 20-30 relējiem un taisa savu virknes dažādas schēmas. Tā mums ir loģiskais programmējums relējs, ZLEO Logic. Programmatūru mēs piedāvājam bezmaksas, ir nepieciešams tikai kabelis, kuru var iegādāties. Un tam relējam, protams, varam izvēlēties atbilstoši inputi, outputi. Ir iespēja pieliklāt Modbus komunikāciju vai tas ir GSM komunikāciju, un kuru nepieciešams liels ātrums, bet nepieciešams savu schēma, relēju schēma un savas darbības cikls. Tad mēs varam likt ZLEO Logic relē. Valoda ir divas valodas programmēšanai. Tas ir ladder uz relēju schēmas un FBD uz loģiskiem elementiem. Ja ir interese mūsu mājaslapē se.com var ZLEO Logic software, var dabūt viņu un apskatīties un pamēģināt ieprogrammēt, jo tur īpaši bez sarežģījumu nav nekā, nevajadzētu būt nekādai izglītībai, lai saprastu tur programmēšanas principus. Nu, un kā izskatās automatizācijas vadības schēma.
ja mēs skatāmies iekārtu, tad mums, protams, ir PLC. Tas ar PLC jau ir augstāka līmeņa, un tur ir nepieciešamas speciālās zināšanas, bet mēs varam arī izmantot ZLO Logic Relay, ja mums ir nepieciešams, nav nepieciešams liels ātrums un nav daudz signālu. Tā mēs izskatījām, arī mums ir sensori, mums ir pogas, frekvenču pārveidotāji, vadības panelis, indikācijas elementa, kontaktori, motora aizsardzības automāti. Un tas ir klasisks piemērs, kā izskatās ir iekārtas vadība vai automatizācijas skapis, jebkura rūpnīca. Ja, tā kā mums ir, tā kā Schneider Electric, mums ir piedāvājuma klāsts ir ļoti liels un plašs, salīdzinoši ar pārējiem konkurentiem, kuram nav iespēja to piedāvāt. Plus mums vēl klāta ir servo motoru un servo drāvi, kuru mums ir noliktava. Ja jums ir arī interesi, droši var griezties par servo vadību. Nu, un daži piemēri, tas ir kokapstrādes rūpnīca. Es stāstīju par sensoru, un dotajā brīdi sensora paredzēti noteikt objektu, tas ir dēlis. Šajā gadījumā, kad dēlis pienāk, optiskie sensori redz to materiālu un nomet viņu tālāk uz nākošo procesu. Tāpat šķirošanas līnija, par ko mēs runājam, sensora, tāpat nāk dēlis, viņu nosaka dotajā situācijā, sensori ir paredzēti, lai noteikti atbilstošu garumu un tālāk sadalīt šķirošanas līnijā par atbilstošu kabatu to dēli salikt pa kabatam. Nu, un apkuras vadības katla piemērs ir skapis, kur mēs redzam tāpat viss ir izgatavots uz Schneider Electric produktu bāzes. Ievada automāts, mums ir PLC, mums ir vadības panelis, kontaktori, frekvenču pārveidotāji, mums ir transformatori, mums ir starprelēji, par ko es arī runāju. Un principā tas ir viss ir Schneider Electric, ir piedāvājums, ir skapis, panelis, un gadījumā, ja jums ir projekti, jūs droši varat griezties, varam kopā izreicināt un piedāvāt mūsu risinājumu. Tāpat ir attīrīšanas iekārtas vadības skapis, ir izgatavots Schneider Electric bāzes. Tas ir PLC, motora automāti, frekvenču pārvadotājiem ir vēl klāt komunikācija caur Canopin, tālāk PLC vada gan frekvenču, gan kontaktorus, un ir barošanas bloki, kur mēs varam redzēt. Ja? Un uz durvīm ir saliktas vadības pogas, ir vadības displejs. Tā ir, varbūt jautājumi. Arī čatā jautājumi nav. Varbūt es drusku, ja mums vēl ir laiks, es parādīšu, kā SE.com mūsu mājaslapa viegli var izvēlēties informāciju par produktiem. Jā, Sergejs, būtu ļoti noderīgi. Jā, tūlīt vienu mirklīt.
Tā visi redz ekrānu. Jā, redzam. Tā, principā, gribu pastāstīt, kā mūsu mājaslapa var atrast ļoti daudz informācijas. Pateikšu vienu noslēpumu, ka mums Schneideram nav nekādas speciālas ne programmas, ne website, bet kaut kāda internal tools varētu būt izvēles, jo mēs paši kā darbinieki izmantojam mūsu oficiālo saitu. Tas ir schneiderelectric.com, mēs izvēlāmies schneiderelectric.com. Tālāk mums interesē, pieņemsim kontaktoru, vai mēs zinām, es parasti meklēju pēc koda, tas mums ir LC1D, pieņemsim 09, tālāk mums uzreiz websites pārāda izvēle, skatāmies, izvēlāmies, mums ir pieejama visa tehniskā informācija, mēs varam apskatīties katalogu, Tā, kamera ladējas, tā mums vēl, ko mēs redzam, ir, varam izdrukāt product datasheet, ir instrukcija, ir katalogs. Kādu vēl opciju var izmantot, mēs varam salīdzināt produktus, pieņemsim, tūlīt parādīšu, ir tas compare products, sākumā es tur iztīrīšu viņu, mēs paņemsim LC1D09 pa 7 kontaktoru, 4 kW ar spuldi 230, liekam tepat compare. Mēs redzam jau grozījumu, mums jau ir viens produkts maksimāli līdz 4. Tālāk skatāmies, paņemsim kontaktoru ar citu spoli. LC1D09 uzreiz mums ir piedāvājums, paņemsim 24 volti. Tāpat arī parādās informācija. Mēs viņu varam salīdzināt atkal. Un tagad mēs varam apskatīties grozu, kuriem mums ir 2 produkti, maksimāli ir 4. Un te parādās visa tehniskā informācija. Bet mēs varam uzreiz paņemt sort differences un redzēt informāciju, ar ko atšķiras. Tad tāds vai cits izvēlēts produkts, ja, un dotajā brīdī mēs redzam, ka pieņemsim kontaktoru ir spola vadība 230 ar B7, kas ir beigas 24 mainstrāva. Ja, pārējā informācija viss sakritas ir 4 kW, atšķiras tikai spoles spriegums. Un pēc informācijas, kur viņš ir atvēr ar katalogu, kur mēs varam sameklēt arī informāciju pēc mūsu interesējuša produkta LC1D9. Jā, te parādās vairāk informācijas. Ir zvaigzne 3 stūris un izvēles un papildus aprīkojums. Kas vēl ir svarīgi? Mēs ļoti bieži varam, mums ir ļoti bieži tādi zvani, ka lūdzu aizvietot produktu, mēs nevaram atrast jaunu, vai tas produkts ir noņemts no ražošanas. Dotajā situācijā mēs varam iesist mūsu mājaslapu Ladan 2.2, pieņemsim. Tas ir papildu konteksts, kurš ir noņemts no ražošanas. Un mēs varam redzēt tā, mēs varam redzēt, uz ko tas produkts ir aizvietots uz jaunu, uz kādu tūlīt vien mirklīt paskatīšu. 1D2. Jā, kur viņš arī izdod informāciju. Jā, mēs ejam uz to produktu, jā, viņš raksta, ka L1D2 ir aizvietots uz Ladan 2.2. Līdz ar to, lai lieku reizi nezvanīt vai nerakstīt mums mailus, var droši pašam sameklēt informāciju, ja galīgi nesanāk, tad var arī rakstīt un vai zvanīt. Tā, redzi kontaktori L1D90. Kur ir viens ir no veca kontaktora, ko bieži arī prasa. Un viņš ir aizvietots, kur ir the product is replaced, the product below. Mēs varam redzēt,
pēc produkts, uz ko ir aizvietots. Un tāpat viss pieejama ir informācija par produktu, instrukcija un katalogs. Ja, tā kā var visu sameklēt. Tā, vai ir jautājumi? No manas puses tas laikam ir viss. Vai Natālija ir jautājumi tur? Vai nav? Nav čatā neviena jautājuma. Laikam viss tik skaidrs, ka nevienam nav neviena jautājuma. Vai pēc tam man zvanīs un prasīs, ja būs jautājumi. Paldies, Sergejs. Man bija skaidrs, cerams, ka klientam arī. Tādu laikam beidzam mūsu webināru šodien. Paldies. 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 Visu labu visiem. Atā.